Labrīt, mīļie! Sveiciens no Cesvainas pļavām. Pirmais video, kuru biju ielikusi, kaut kas tur uzkārās, un turpinājums tā kā negāja. Lai gan ir ļoti daudz skatījumu, uzrakstīja man tikai viens cilvēks par to, ka vispār video neiet, bet, laikam tā bija jābūt. Tur varbūt es diezgan daudz ko pateicu lieku, ko publiskās telpās nestāsta. Vispār, kāpēc šie video, sākšu atkal visu no sākuma. Tātad daudzus gadus esmu dzīvojusies par Dundagas mežiem. Tur augu pasaule saplaukst ātrāk. Šobrīd esmu tikusi pie savas pļaviņas Cesvainas novadā, 12 km no Cesvainas. Un šeit viss dabā notiek nedaudz vēlāk. Un nolēmu tad arī veidot augu reportāžas no savām pļavām. Un šobrīd joprojām mums ir ziedēšanas, ievu ziedēšanas laiks. Rīgā jau sāk birt, mums viņas joprojām vēl zied. Atkāpēju par to, kad pateicu kaut ko lieku. Daudzi senie skolotāji, viņi daudzi jau ir arī nomiruši. Pie dažiem man ir bijis tas gods arī pamācīties un satikt viņus. Tie ir gan fitoterapeiti senie, gan arī citu ezotērisku zinību stāstītāji. Tad viņi vienmēr ir teikuši par to, ka nevienmēr visas zināšanas var nodot grāmatās un ka viņas drīkst arī publicēt publiskā telpā. Jo, mēs katrs esam ļoti, ļoti dažādi. Mēs katrs atrodamies savā klasē, zinībās. Cits varbūt ir iesācējs, cits jau profesionāls, un zinību ir ļoti daudz. Teiksim, ja mēs runājam arī par augu pasauli, tad tāda naturopātija ir tik plaša. Tie ir augi, tās ir eteriskās eļas, tie ir medus produkti un tā tālāk. Un katrs šajā no šīm tēmām atrodas savā zinību līmenī. Cits jau ir agrāk sācis interesēties, cits vēlāk. Un tāpēc gan arī citiem ir grūti, teiksim, ar vienu video pastāstīt tā kā priekš visiem. Un katrs jau saprot, tā kā pēc tā sava. Un kāds var saprast to nepareizi, un publiskā telpā visbiežāk, tu nevari pakomentēt, paskaidrot katram. Un cilvēks ar to nepareizo informāciju tālāk aiziet pa pasauli, bieži vien tas var novest arī pie kaut kādām kļūmēm. Tāpēc, ir informācija, ko mēs saņemam, teiksim, publiskā telpā, un ir tas, ko nodod skolotāji saviem skolniekiem, sīki izskaidrojot. Un šobrīd mēs vispār dzīvojam tādā pārpilnības laikmatā, kad ir vienkārši veļās bumba ar informāciju. Katrs, kurš ir pabeidzis mēneša kursus, uzskata sevi par meistaru un jau stāsta publiskā telpā visādas zinības, un tas ir ļoti bīstam iesācējiem, kuri nemāk vēl šķirot graudus no pelavām, jo internetā ir arī laba informācija, bet viņu ir jāmāk tur ieraudzīt. Bet ja mēs ejam virspusēji, tikai pa virsu, tad mēs arī tikai virspusēji saņemam. Un es vienmēr esmu par to, ka mēs ejam dziļumā. Tas bija atkāpēji par to, kāpēc varbūt mans video nesenāca. Bet atgriežamies tātad pie pļavas, un tātad ir ievu ziedēšanas laiks, kad vēl var vēsākās vietās savākt ievu ziedus, un es viņus vācu priekš ziedēm. Viņus izžāvēju, un tad, kad gatavo, piemēram, ziedi kādām locītavu problēmām, precēnīšu ziedes, tad noteikti ievas ir klātesošas. Un arī var uztaisīt eļas macerātu. Ievu ziedi ļoti skaisti smaržo. Un mēs dabonam aromātisku eļas macerātu, kuru arī pēc tam var tālāk gan vienu pašu izmantot, gan arī pievienot klāt ziedēm. Un, protams, skaistais pieneņu ziedēšanas laiks. Protams, dārznieki teiks, ka tā ir baigā nezāle, no viņas nevar tikt vaļā.
bet ja man jāsalīdzina, tad labāk pieneni nekā gārsa. Tie, kas ir kārtīgi dārznieki, tie mani sapratīs, lai gan gārsa mums arī ir ļoti vērtīga, bet varbūt ne tik lielos daudzumos, kā viņi pie mums atnāk. Lūk, skaistā pieneņu pļava, par kuru var tikai priecāties un priecāties, un pienenes ir ļoti, ļoti vērtīgas. Sākot ar to, ka mēs ievācam pieneņu lapas, protams, kad tie, kas gatavo dažādus salātus, smūtijus, tad noteikti mēs pievienojam klāt arī uzturā. Bet tālāk, lai izmantotu šo te augu savas veselības profilaksē, tā tad noteikti lapas ievācam, sažāvējam, jo tās bieži vien ir gandrīz katrā tādā maisījumā klāt kā sastāvdaļa, jo viņas ir arī antispazmātiskas, un mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem ir problēmas ar vēderu. Un, ja ir problēmas ar vēderu, tad ir tiešā ass ar smadzenēm, un nevelti saka, sakārto savu vēderu un sakārtosies arī galva. Un pat cik mēs bieži ēdam to, kas mums īsti nebūtu veselīgs, un mums sāk burkšķēt, rukšķēt un visādi citādi spiest vēderu, tad noteikti iedzerot pienenes tēju kaut vai, mēs varam samazināt šo nepatīkamo stāvokli. Protams, skaistais, garšīgais pieneņu medus, pieneņu sīrups, ko daudzi vāra. Ja garšoja īpaši sīrupi, tad noteikti vajag izmēģināt, un īpaši, ja esat iesācējs, tad arī noteikti jāizmēģina, vismaz reizi jāpagaršo, lai zinātu, kāds tad viņš ir. Un, protams, ir tā brīnišķīgā sajūta, ka tu vari ieiet tādā skaistā pieneņu pļavā un vienkārši 5 minūšu laikā pilsīt pilnu grozu ar pieneņu skaistajām galviņām. Protams, kad dzeltenās galviņas mums saglabāt ir ļoti, ļoti grūti, žāvējot viņas pārvēršās pa pūkām. Var mēģināt viņas tikko atvērušās strauji likt dehidrātorā, bet arī man parasti neizdodas. Bet pieneņu galviņas mēs varam uztaisīt tinktūru, un tādā veidā mums būs saglabājies šis te augs tinktūras veidā. Tā kā steidzamies ievākt vēl to, ko var šobrīd ievākt, kas jau sāks drīz noziedēt. Siltākās vietās noteikti jau jūs redzat, kad ir jau pūkas, bet tā tad ievu ziedi un pienenes ir tas, ko es noteikti ieteiktu jums kaut nedaudz savai mājas aptieciņai ievākt. Un parasti kopā ar sētložņu, ar pienenēm, zied arī šī skaistā sētložņa. Aromāts nav tas patīkamākais, sauc viņu arī par suņa piparmētru. Skaista bez gala, it īpaši, kad zied tādi paklājiņi, bet arī noteikti iesaku jums ievākt. Pirmkārt, tā noteikti nav tēja, ko mēs dzeram ikdienā. Viņa skaitās tā kā nedaudz indīga. Viss ir atkarīgs no devas. Protams, mēs katru augu varam uztaisīt par indīgu, vienkārši vajag pārdozēt. Bet suņu piparmētra, jeb sētložņa, viņa ir brīnišķīga, ja mums ir aizķēries kaut kāds klepus, kur mēs saprotam, ka tas jau vairs nav vienkāršais klepiņš, bet ka kaut kas sāk iet nopietnāk un dziļāk, tad noteikti liekam maisījumā klāt sētložņu. Viņa pastiprinās arī citu augu iedarbību šajā maisījumā un palīdzēs vieglāk atkrēpot to, kas tur jau sāk sabiezēt un veidoties. Tāpēc noteikti sauju šīs te brīnišķīgās violetās puķītes noteikti ievācam. Šodienas reportāžā es domāju, ka būs pietiekamas informācijas, ko vēl var sadarīt arī šajās brīvdienās. Es teikšos ielādēt video, lai var nokļūt viņš uz YouTube. Cerams, ka ar otro dubli man viss būs izdevies kārtībā, jo iepriekšējo nevarēju vairs nodublēt, jo visi sākotnējie arhīvi bija izdzēsti. Tad cerams, ka ar otro piegājienu augu reportāžas tiks palaistas gaisā. Rakstiet savus jautājumus zem video, liekiet laikus un turpiniet sekot augu reportāžām no Cesvainas.